Gandrīz 80 gadu pagājis kopš slokā iespieda Alberta Kronenberga pirmo ilustrēto pasaku grāmatu. Tagad Jūrmalā Raiņa ielā pie bibliotekas stāv piemiņas zīme. Gar atvērtas grāmatas lapām iet Kronenberga pasaku tēli. Grāmatu spiestuves gan vairs nav, toties tāpat kā sendienās pret debesīm slējas Slokas luterāņu baznīca un Raiņa iela ieguvusi jaunu dzīvi. Raiņa iela vienmēr bijusi īpaša. Pāri dzelzceļa sliedēm tā apvieno divus rajonus, savienojot Lielupes krastu Slokā ar jūras krastu Kauguros. Bet šogad pabeigta Raiņa ielas rekonstrukcija un labiekārtošana. Kauguru pusē gar bruģēto ielu ved gājēju ietvi un veloceliņš, un ceļš līdz baznīcai nu ir līdzens kā galds. Ja man prasītu, kurā Latvijas pilsētā tu vēlies dzīvot, es atkal un atkal izvēlētos Jūrmalu, saka Ausma. Šeit ir skaisti, vasarā jūra, ziemā var atpūsties kaut kā savādāk arī pie tās pašas jūras. Pa veloceliņu aizbrauc velosipēdists, Jūrmala dzīvo savu ikdienas dzīvi. Uz tikšanos Jūrmalā!